Dārgie rīdzinieki un visi Latvijas iedzīvotāji. Šogad tāda netipiska jaungada uzruna. Vēl pirms jaunā gada mēs atkal atgriežamies laikā, kur mums valdība un pašvaldība grib norādīt, cikos un ko un kur mums darīt. Nu, redziet, tagad nedrīkst. Pēc stundas drīkstēs. 1 metru uz to pusi nedrīkst, 1 metru uz šito pusi drīkst. Šādi nekas jau nav beidzies. Covid afēras laikā tieši tas pats bija. Atcerieties, teica, cikos no mājām katrs drīkst iziet ārā un cikos nedrīkst. Un visiem mājās bija jāsēž visu šīs muļķības. Bet nekas. Tāpēc mēs esam Rīgas domē arī ievēlēta opozīcija, lai šim te visam pretotos, izgaismot un parādīt. Tie ir tie paši cilvēki, kas jums lika kaut kādas, nezinu, Ķīnā nezināmas izcelsmes štruntu vakcinēt sevī. Tagad tie paši cilvēki norāda, kuriem, cikos, ko drīkst darīt. Bet nu nekā nebūs. Cilvēki un tauti ir gudrāki un pretojās. Man ļoti daudz ziņas nāca šodien komentāros rakstīts bija, ka latvieši, kuriem nav nekāds sakars ar Krieviju, vispār viņam neinteresē, bet viņi šaus salūtu speciāli 23. tikai tāpēc, ka tas tagad ir aizliegts. Un Covid afēras laikā tieši tas pats bija, viss kaut kas bija aizliegts. Kaut kāda taukaina lupatiņa bija no kabatas jāņem ārā un jāliek uz sejas. Katreiz veikalā otrā rokā pase bija jārāda. Jātur, tā kā tam nevajag klausīties šādas te muļķības. Vajag kā reiz parādīt, ka veselais saprāts, cilvēcīgums, tas ir daudz svarīgāks. Nevis kā kaut kādi politiķi mēģina mums te kaut ko politizēt, ierobežot. No jauno gadu tagad nedrīkstēs salūt. Mani sauc Rudolfs Brēmenis. Es jums novēlu visiem laimīgu jauno 2026. gadu.